Kā jums šķiet, vai delfīni runā kādā valodā? Šis jautājums jau sen ir intriģējis gan zinātniekus, gan dzīvnieku mīļotājus, ierosinot neskaitāmus pētniecības projektus, kuru mērķis ir atklāt delfīnu komunikācijas noslēpumus. Delfīni ir pazīstami ar bagātīgo skaņu repertuāru. Tie izdod dažādus klikšķus, svilpienus un impulsu skaņas. Katrai skaņai ir unikāls mērķis. Piemēram, ātras klikšķu sekvences tiek izmantotas eholokācijā, sonāram līdzīgā sistēmā, kas palīdz delfīniem orientēties un atrast barību duļķainos ūdeņos. Savukārt svilpieniem ir būtiska nozīme sociālajā miedarbībā. Dažiem delfīniem pat ir unikāli raksturīgi svilpieni, kas darbojas līdzīgi kā mūsu vārdi. Tomēr delfīnu saziņas sarežģītība sniedzas tālāk par šīm pamata skaņām. Daži pētnieki ir atklājuši, ka delfīnu vokalizācijai var būt strukturēti modeļi, kas liecina par sarežģītību, līdzīgu cilvēku valodai. Taču par to, vai tā patiešām ir valoda ar sintaksu un gramatiku, joprojām notiek zinātniskas diskusijas. Mēs zinām, ka svarīgs ir konteksts. Delfīnu skaņas var atšķirties atkarībā no situācijas, medības, socializēšanās vai stresa izpausmes. Tas liek domāt, ka delfīni spēj sazināties, pamatojoties uz kontekstu, un šī iezīme viņu vokalizācijai piešķir vēl vienu sarežģītības pakāpi. Delfīni ir sociālas būtnes. Viņu saziņai ir būtiska nozīme sociālo saišu uzturēšanā, darbību koordinēšanā un sociālās hierarhijas veidošanā. Tie spēj arī atdarināt citu delfīnu skaņas un iespējams pat nodot vokālos paraugus kultūras ceļā. Turklāt delfīni var izmantot savas skaņas, lai izteiktu emocijas. Izmaiņas skaņu augstumā, frekvencē vai ilgumā var izteikt dažādus emocionālos stāvokļus. Šī emocionālā izpausme ir vēl viens viņu komunikācijas aspekts, ko pētnieki vēlas izprast. Nebrīvē delfīni ir parādījuši iespaidīgu spēju saprast un reaģēt uz cilvēku žestiem un komandām. Šāda miedarbība ar cilvēkiem liecina par viņu augsto kognitīvo elastību un vēl vairāk izceļ viņu saziņas izsmalcinātību. Neraugoties uz šajā jomā gūtajiem panākumiem, delfīnu skaņu nozīme joprojām ir neskaidra. Cilvēku un delfīnu saziņas veidu atšķirības ir milzīgas, un liela daļa delfīnu valodas mums joprojām ir noslēpums. Turklāt delfīnu komunikācijas izpēte rada svarīgus jautājumus par dzīvnieku inteliģenci, apziņu un cilvēku un dzīvnieku miedarbības ētiku, jo īpaši nebrīvē. Nepārtrauktā delfīnu vokalizācijas izpēte ne tikai atklāja viņu sarežģītās sociālās struktūras un kognitīvās spējas, bet arī izaicina mūsu izpratni par komunikāciju un inteliģenci dzīvnieku valstībā. Tāpēc nākamreiz, kad redzēsiet delfīnu, atcerieties, ka tas, iespējams, saka vairāk nekā mēs spējam saprast.